Līdz šim medicīnas sabiedrības ārs pakalpojumi bija iespējami tikai Rīgā skolas ielā, bet šobrīd tas ir iespējams arī šeit, Blaumaņos. Un tagad dodamies noskaidrot, kādi pakalpojumi ir pieejami ārs rehabilitācijas un profilaktiskās medicīnas filiālē. Un tagad uz sarunu esmu aicinājusi medicīnas sabiedrības ārsta valdes priekšsēdētāju Māru Andersonu. Labdien! Labdien! Kāda tad bija doma? Kāpēc jūs radījāt šādu filiāli? Doma ļoti vienkārši. Mums kādreiz medicīnas institūtā mācīja, ka vajagot cilvēku skatīt kā veselumu. Nevis ārstēt kā konkrētu slimību, bet ārstēt cilvēku un viņa problēmām. Un cilvēkam ir akūtas problēmas un pēc tam, pēc akūto problēmu atrisināšanas, ir nepieciešama rehabilitācija vai dažas problēmas var novērst ar profilaktiskos medicīnas palīdzību, un tāpēc mums arī tā filiāle ir izveidota. Masāža ir beigusies un brīnišķīgi, un tagad ir laiks paprastīt vairāk. Kādi tad ir tie pakalpojumi? Ko ir šeit, šajā filiālē? Šeit filiālē Arsā mēs piedāvājam slinga terapiju, ko mēs tikko izbaudījām. Jā, tā ir elastīgo saišu terapija, ļoti laba muskuļu nostiprināšanai, tīpaši to dziļo muskulatūras nostiprināšanai. Teiksim, ir konkrēti sāpes kādā ķermeņa daļā? Sāpēm nedrīkst būt. Šai sistēmai, slinga terapija, ir tāda doma, ka visu mēs darām pakāpeniski. Un ja cilvēkam sāp, tad mēs sākam no tā zemāka līmeņa, kur viņam nesāp. Jā, un pakāpeniski ceļamies augstāk un augstāk. Ko jūs varat ieteikt cilvēkiem, kas nevar izšķirties, iet uz sporta klubu vai nākt uz šejieni? Kāda ir tā atšķirība nākot šurp? Šeit pirmām kārtām ir fizioterapeita konsultācija. Jā, pat ja cilvēkam nav nekādu subjektīvu sajūtu, nav nekādu sudzību, jā, bet tik un tā viņu izmeklēt, piemēram, var atrast, kādi muskuļi ir saīsināti, kad ir vai ir stājas asimetrija. Jā, un tad mēs viņam piedāvājam iziet dažas individuālas nodarbības, lai viņš saprastu, izjustu savu stāju, savu ķermeni. Un tad ir arī daudz nianšu, kas viņam ir jāsaprot pirms atnākt uz grupas nodarbību. Un pēc tam, protams, viņš nāk uz grupu, vingro ar visiem kopā. Ja sporta klubos parasti ir 11 cilvēki grupā, jā, ne vairāk. Jā, un pie mums ir ne vairāk kā 10. Jā, un tas mums dod uzreiz iespēju, tā kā katram tomēr tā pieeja ir individuāla. Ir grupas, piemēram, sēdoši darba darītājiem. Protams, tur vairāk būs uzmanība pievērsta kakla daļai, plecu joslai, rokām, arī jostas daļai nedaudz. Ir vingrojuma nodarbības, tā kā ir, kas saucās tiem, kam pāri 60. Jā, šī nodarbība vairāk ir vērsta jau uz darba spēju uzlabošanu, uz kaut kādu novecošanas procesu aizkavēšanu. Vairāk tur mēs strādājam ar sirds un asinsvadu sistēmas problēmām. Vēl mums ir grūtnieču vingrošana, kas sagatavo sievieti tā kā dzemdību procesām un tās pēcdzemdību periodām. Jā, un arī, protams, pusaudžiem, vairāk stāju koriģējošie vingrojumi. Cilvēkiem ir vienmēr jābūt ārsta norīkojumam, vai vienkārši viņš var nākt un pieteikties pats, tāpēc, ka viņam gribās? Viņam ir jābūt vai no ārsta norīkojumam, jā, vai no arī viņam ir jābūt fizioterapeita konsultācijā. Ja, jo mums tomēr ir jāzina, ja, kādas ir tas sudzības, kas viņu gaiš, jo mēs te par viņu atbildam, par viņu veselību. Tā kā tas būtu vēlams. Jūs pieminējāt, ka ļoti būtiski, ka šeit ir tas komandas darbs. Pastāstiet, kā jūs sadarbojaties ar citiem speciālistiem? Pirmkārt, kā es jau pateicu, pie mums bieži vien nosūta tieši citi ārsti pacientus. Tie ir neiroloģi, vairāk ar muguras problēmām, muguras sāpēm, varbūt kaut kādu nervu bojājumu. Tie ir terapeiti ar sirds asinsvadu sistēmas saslimšanām. Ārstēšanas efektivitāte ir daudz, teiksim tā, lielāka no tā. Cik var saprast, šeit ir iespēja arī mamām ar bērniem nākt. Kā tas notiek? Bērniņi dara savu? Un mammas var nākt pie jums? Principā tā tas arī varētu būt. Jā, kad bērniņi šeit darbojas, viņam šeit ir attīstošās visādas nodarbības. Bēbīšu skola tieši 2 reizes nedēļā, jau trešdienās un ceturtdienās. Un pa to laiku, protams, mammiņas varētu atnākt arī viņu pavingrot. Paldies, Iļena! Lūdzu! Līdz tikšanai! Gribēšanos!
ka šeit filiālē mums ir īpaši izveidots komplekss bērniem. Šeit ir bērnu attīstības centrs izveidot, kur ir strādā tandēmā neirologs kopā ar mikrologopēdu, tad ir bērnu fizioterapeits, boboterapija, masāža bērniem. Skaties, pārbaudi. Labdien! Kur tad es esmu ienākusi? Kas ir? Labdien! Jūs ciemos esat pie mikrologopēdiem. Parasti jau kā ir, bērns iet vingro, bērns iet uz attīstošām nodarbībām, viņš iemācās daudz gudras lietiņas, bet aizmirst runāt. Mikrologopēds strādā ar bērniem praktiski no 3 nedēļu vecuma līdz gada vecumam. Pēc tam jau ir otrs vecums, kuram atkal ir specifika, kad ir no gadiņa līdz 2 gadiem. Katra māmiņa savam mazulim vēl visu to labāko, un sēžot mājās, man pietrūkst ideja, droši vien kā citām māmiņām arī, kā spēlēties ar mazuli, kurš vēl ir maziņš, viņam ir tikai gads un kurš vēl nerunā. Un tā mēs arī atnācām līdz mikrologopēdam, lai uzzinātu, kā var mājās spēlējoties ar bērnu, veicināt viņa attīstību un rūpēties par viņu. Katrā vecumā bērniņam ir savi uzdevumi, lai viņš varētu iemācīties runāt. Tieši zīdaiņu vecumā, ja bērnam nodrošina visas vajadzības, viņš iemācās runāt pats. Pirmais ir runas, redzes, uzmanība. Ja jūs runājat ar bērniņu, svarīgi, lai viņš varētu skatīties uz jūsu seju. Tad viņš redz acis, teiksim, mutes stāvokli. Un ja jūs tā ar viņu runāsiet, tad līdz 7 mēnešiem viņš pats atdarinās tieši to pašu lūpu stāvokli, pat sejas izteiksmi, kāda ir māmiņai. Tā kā līdz 7 mēnešiem svarīga runas redzes uzmanība. Ļoti svarīga runas dzirdes uzmanība, ka bērniņš prot koncentrēties un sadzirdēt mammīti, ko viņa saka. Runas skaņas ir dzimtās valodas skaņas, un uz tām tad arī bērnam ir jābūt runas dzirdes uzmanībai. Nākošais, kas ir ļoti svarīgi, lai bērniņš varētu ieklausīties sevī, ko viņš pats var izrunāt. Ja bērniņš ir nomodā, nevajadzētu, ka visu laiku ir televizors fonā, radio. Tad ir ļoti svarīgi, lai bērns darboties ar rokām. Tad ir redzes motorā koordinācija. Tātad, ko tas nozīmē? Acis ierauga un roka paņem. Ļoti svarīgi, lai līdz gadam bērns darbotos ar abām rokām vienādi. Jau pēc gads un 4 mēneši viņš izvēlās vadošo roku. Ļoti svarīgi, lai tā būtu labā roka, jo labā roka ir runas roka. Bērns strādās ar labo roku, viņam kustēsies labās rokas pirkstiņi, un viņam būs vieglāk parunāt. Ir sarežģīti gadījumi gan 2-gadīgam, gan 3-gadīgam bērnam, kur viens pats logopēds nevar tikt skaidrībā, kā labāk tam bērnam palīdzēt. Un līdz ar to, ārsts piedāvā tādu pakalpojumu, kā ir konsultatīvā padome, kur logopēds uzaicina to speciālistu, kurš vēl varētu piedalīties šī bērna apskatē un izdomāt, kā viņam labāk palīdzēt. Labdien! Esmu ienākusi ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinetā, kur strādā podologs. Podologs ir ārstniecības persona, kas veic ārstniecisko pēdu aprūpi. Vai pie jums nāk pacienti tikai tad, ja viņiem ir kādas problēmas ar pēdām, vai nāk arī veselām pēdām? Protams, nāk arī ar veselām, bet pārsvarā nāk tādi, kuriem ir kāda problēma. Un šeit mēs varam risināt tādas problēmas kā vāržats apstrādē, ieaugušu nagu, plaisu papēžu, kā arī starp pirkstu plaisu apstrāde, nagu sēnīšu infekcijas. Sevišķi ieteicams ir paaugstināt riska pacientiem, cukura diabēta pacienti. Ko, Ilis, paldies par sarunu un atliek aicināt skatītājus uzticēt savu pēdu aprūpi īstiem speciālistiem. Paldies, uzredzēšanās! Paldies! Kāpēc būtu jānāk uz jūsu centru? Daudz problēmas var novērst, ja cilvēki pārbaudītu savu veselību profilaktiski. Tas ir pieaugušiem, bet arī bērniem.
ne jau pavelti ir, kas ir vairāk vai mazāk tiek ievērot zīdaiņu vecumā, līdz gada vecumam, tur biežāk apmeklē to neonatologu, pēc tam jau tikai iet pie ārsta tikai problēmas, vai pašam vai pieaugušam. Tāds ir tas mūsu piedāvājums.